Vidzemes partija ir reģionāla partija, kurā ir apvienojušies cilvēki, kuriem rūp sava novada, savas dzimtās vietas un visas Latvijas nākotne. 1. jūnija pašvaldību vēlēšanām Vidzemes partijas deputātu kandidātu saraksti ir iesniegti 16 novados. Arī Ķekavas novads ir Vidzemē, un Vidzemes partijas deputātu kandidātu komanda startēs Ķekavas novada pašvaldības vēlēšanās. Mūsu komandā ir novadā un Latvijā pazīstami juristi, inženieri, pedagogi, profesionāli sportisti, vadītāji, cilvēki, kuri sevi ir pierādījuši darbos. Mēs esam par katru novadnieku. Es esmu Aigars Evertsons. Man ir bijis tas gods dienestā 30 gadus pavadīt valsts policijā un šobrīd nodarboties ar pretkorupcijas pasākumiem. Mūsu mērķis ir Ķekavas novadā, pašvaldībā, ieviest labpārvaldības principu. Un viens no elementiem tie pretkorupcijas pasākumi, atklātība, tā skaitā arī drošība. Mūsu drošība Ķekavas novada iedzīvotājiem, bērniem un arī tiem, kas ierodās pie mums ciemos. Mani sauc Aigars Vītols. Man ir svarīgi, lai mūsu ģimenēm būtu iespēja aktīvi atpūsties mūsu novadā. Es un mana komanda esam gatavi strādāt, lai Ķekavas novada iedzīvotājiem būtu brīvi pieejami atpūtas laukumi, sporta laukumi, peldvietas un pastaigu takas. Mani sauc Linda Ziediņa Ērda. Strādāju turisma nozarē. Esmu 4 gadus studējusi Rietumu zemēs. Es esmu atgriezusies mājās, Ķekavā. Esmu arī jaunā māmiņa un ļoti priecātos par speciālo segumu bērnu rotaļu laukumos un par ērtāku autobusu satiksmi uz Rīgu. Esmu Ķekavas novada deputāts Ilgonis Leišavnieks. Šis ir vecais Bauskas ceļš. Izbūvēt vienu posmu, šo ielu var savienot ar Rīgu caur Kaplakalnu un Rāmalu. Ieguldījumi veloceliņos nav tikai ieguldījums satiksmes drošībā. Tas ir ieguldījums iedzīvotāju veselībā. Jo sākt nodarboties ar velobraukšanu var ikvienā vecumā. Es esmu Dzindra Maļinovska, ķekavieta pensionāre. Darbojos pensionāru padomē kultūras jomā. Bet šobrīd galvenais laiks ir jaunajai paaudzei, kur viņi veido savu dzīves telpu tādu, kādu viņi to vēlēsies. Tādu, kurā viņi varēs realizēt savas idejas, savus sapņus. Un mūsu komandā tādu ir daudz. Mūsu prioritāte ir mūsu cilvēks un viņa vajadzības. Un tas arī ir galvenais mūsu programmā. Es esmu Edgars Varņīckis. Dzīvoju un esmu audzis Ķekavā. Un man ir svarīgi, kā attīstīsies Ķekavas novads. Tāpēc es nestāvu malā un iestaisos Ķekavas novada veidošanā. Vēlos iesaistīt arī jūs Ķekavas novada veidošanā. Katru Ķekavas novada iedzīvotāju. Es ļoti vēlos, lai katrs mūsu novada bērns saņemtu kvalitatīvu izglītību, atbilstoši katra individuālām spējām. Proti, papildus strādāt ar talantīgajiem bērniem un bērniem ar mācīšanās motivācijas trūkumu. Un veidot mūsu skolas tādas, lai katram skolēnām būtu interesanti tajā mācīties. Tā ir mana darba vieta. Es esmu Ginta Zuša, Ķekavas vidusskolas direktors vietniece izglītības jomā. Es esmu par mūsdienīgu un labu izglītību Ķekavas novadā. Par to liecina arī Ķekavas vidusskolas labie mācību rezultāti. Šobrīd mums ir kļūst drusciņi par šauru, un ar nepacietību tādēļ gaidām jauno ēku sākuma skolas klasēm. Mans vārds ir Valds Variks. Esmu būvinženieris un Ķekavas novada domes deputāts. Jaunā Ķekavas sākuma skola ir novadam ļoti nepieciešama un sen gaidīta. Ir uzsākta skolas būvniecība, un jauno Ķekavas novada domes deputāta uzdevums ir nodrošināt skolas būvniecību pilnā apjomā, ar starptautiskiem standartiem atbilstošu sporta zāli un peldbaseinu. Skolā ir paredzētas vietas arī pirmsskolas vecuma bērnu grupiņām. Mēs uzskatām, ka skola ir vislabākais ieguldījums novada nākotnē. Mans vārds ir Jānis Vailots. Esmu nekustamā īpašuma speciālists, biedrības Turies Ķekava valdes loceklis. Savā vairāk kā 20 gadu profesionālā pieredzē esmu izgājis visus etapus, sākot no maklera līdz nekustamo īpašumu attīstības projektu koncepcijas izstrādēji un to realizācijai. Manuprāt, Ķekavas novads savu ģeogrāfiskā stāvokļa, iedzīvotāju skaita un struktūras dēļ ir vispiemērotākā vieta efektīvas uzņēmējdarbības, cilvēku nodarbinātības, sociālās aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu jautājumu risināšanai. Es neredzu šķēršļus, lai Ķekavas novads
kļūtu par paraugu citiem ne tikai Latvijas, bet varbūt arī iespējams visas Baltijas mērogā. Mani sauc Gins Kleģers. Esmu Latvijas florbola izlases spēlētājs. Es vēlos, lai katram novada iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī kļūt par profesionālu sportistu. Mans vārds Juris Stikāns, esmu īsts ķekavietis 30 gadus. Esmu privāto bērndārza tīkla BBLV un uzņēmumu Termokid vadītājs un īpašnieks. Pārdodam savu preci Latvijā, kā arī eksportējam uz ārvalstīm. Uzskatu un ticu, ka ar savu pieredzi var palīdzēt Ķekavas novada attīstībā. Esmu Anitra Vanaga, kultūras pasākumu vadītāja, bibliotekāri un nerimstoša optimiste. Ķekavā dzīvoju 38 gadus, un man ir svarīgi, kas šeit notiek, it īpaši kultūrā. Ķekava ir mīļuma un siltuma izslāpusi. Parūpēsimies kopā par to. Mani sauc Juris Milts. Esmu ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu inženieris, projektētājs. Uz doto brīdi Ķekavas novadā ir uzsākti ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas darbi. Kā jau vienmēr, visi būvdarbi saistās ar nelielām problēmām, bet šīs problēmas ir atrisināmas, un galvenais ir labi iesākto arī labi pabeigt. 3 punkti, gan vēlējums, gan vēlme, gan varbūt arī prasība, lai pagastā strādājošie cilvēki saprastu Ķekavas uzņēmējus, lai atbalstītu ar gudru un prātīgu padomu, kā labāk rīkoties, kā vieglāk attīstīt savu biznesu, kā veicināt savu biznesu. Jo tas tūlīt dod darbu vietējiem ķekaviešiem, dod viņiem ienākumus un līdz ar to kopējais labums pagastam. Es esmu Vēsma Ozoliņa, 36 gadus ķekaviete un kultūras darbiniece. Domāju, ka par šiem gadiem labi pazīstu ķekaviešus, visu novadu un esmu gatava uzņemties atbildību, pārstāvēt viņus pašvaldībā, deputātu darbā. Mēs no Vidzemes partijas Ķekavas novadam. Mēs esam par katru novadnieku!